Nu, mēs ar Emilu šorīt izdomājam, ka bišķīt vajag ar mašīnu pavizināties. Mums bija pāris piedāvājumi aizbraukt uz dīķi, pa ledu pabraukt, bet man bišķīt nobaidīt tie 15 cm tam ledum. It kā jau viņš ir izturīgs, bet man vairāk tas ledus patīk, ja tojās vairāk 20 cm. Un tad mēs domājam, kur lai mēs pavizinamies. Un vakar ieraudzījām Facebookā, ka Saldu ir atvērusies jauna trase, kas laikam būšot kā pat autokrosa trase. Viņai laikam nosaukums bija Ķēniņu trase. Un tad mēs esam uzkarinājušies, degvielas apildījuši. Emīls tagad ņem kafiju un maksā par benzīnu, un mēs laižam uz Saldu. Mums te neliels BMW transportēšanas updates. Tiks iekšā. Labi, var attaisīt vēl. Tad reku mums ir gaisa filtrs un priekšā ir caurums. Un šur braucot asfalts viss bija sauss. Bet tagad viņš paliek slapšs un baigo pūku met virsū. Un negribās, lai tas gaisa filtrs tur samitrinās. Tikai jāatcerās, viņš pēc tam ir noņēma. Jā, nu mēs jau vakarā ar Ingaru runājām. Viņš teica divi varianti. Vai nu jūs brauksiet un neuzliksiet un filtrs būs slapšs, vai nu jūs uzliksiet, brauksiet treniņā un filtru nenoņemsiet to maisu. Un tad es vēl tieši vakar smējos. Es domāju, nu kurš tad no abiem ļaunumiem ir, kurš ir sliktāk? Braukt pa trasi ar maisu virsū vai braukt pa slapju asfaltu bez maisu. Tā, nu es esmu aizmirsis, kā šitais jādara, kad jārunā kamerā un jāstāsta, ar ko tu nodarbosies dienas gaitā. For 2 kilometers. Jā, navigācija fonā runā. Nu jā, tikko ievedījām navigācijā koordinātus, braucam uz trasi. Es gan tur neesmu bijis, tur arī nav tur bijis, ne? Jā, Emīls arī nav bijis. Bet es domāju, būs forši tikko benzīndangā satikt Džeku. Viņš brauks, viņam viens čoms brauks un arī autolords, pie kā es Saldu čipoju Fordiņu, tie arī brauks. Tas Džeks Eģis ar savu jaudīgo A4 un es domāju, būs inčīgi. Galvenais ir tagad paspēt izbraukāties pirms segums atlaižās, jo viņi tur nav lēdz apakšā, viņi nav laistīti, vienkārši sasal uz zeme. Un es domāju, tagad ir kaut kā ap 0 grādi, es domāju, diezgan ātri uzplēsīs. Nu tā, lai nav galīgs dubļu derbijs. Bet pa lielam tulīt esam klāt, man te kaut kāds pāris minūtes vēl līdz trasē. Nu kas tev ir, nevar pielaist? Esam atbraukuši uz trasīt patiesībā inčīgi izskatās. Gatavs. Un kas stropēs vaļā un pāri jau viss darīs? Šās tev. Tā, nu mēs te pāris apļus izbraucējis, pāris tagad Emīls, bet liksim otrs riepas virsū. Viņam tagad ir klēberi, un ar klēberiem ir bišķīt pagrūti, jo te brauc žigulīts. Un žigulīts visur mals ir pilni, labi, žigulītim jau ir mazāk, bet līgums var redzēt, ka žigulis pilnīgi ieraujās tai zemē ar tām riepām. Un tad mums ir vēl viens komplekts līdzā, uzliksim otrās tulīt. Grūta šīm, ne? Jā, tu pat es domāju 5. Tāpēc zonā. Es tur gāju augšā 5. Tāpēc... Es visu tur aizbraucu 5. Nu šīs kaut kā pa daudz, jā, liksim tās otrās. Ja, ka mēs uzlikām šidādas ten. Kaut kāds tojo riepas, rupjāks proķis un... Kas ir ar attais? Spēks, rupmais jār no rīta. Bija aizvelts uz otru pusi. Nu jā, tad mēs nomainīsim riepas un tad pamēģināsim. Tāda aizdoma, ka pa šo segumu ar šito tomēr varētu būt labāk, viņš ir rupjāk un mīkstāk. Nu, tas pirmais rezumē no manas puses, ka man patīk tā trasa. Viņa ir ātra, tas man patīk, un viņai, es domāju, ka vasarā vai sausā laikā, kad ir tīrā grāns apakšā, ātrums, es domāju, būtu daudzreiz lielāks, jo tagad tāpatās ir sniedziņš un kaut ko viņš uzspolē, kaut ko paslid, bet sausā laikā, es domāju, te būtu vienkārši kosmos.
Laikiem diezgan labi tiet. Emīlam ir daudz jaudas un jāpaspēlējas ar gāzes pedāli, bet Žigulīts, kā tev viņš te nāk tā līdz turienai, viņš vispār gāzi neatlaiž. Bet tas Žiguls arī pilnīgi izstāsta, ka viņš ir iekrampējies tas sagumā. Ko, Emīlam konkurenti uzradušies, ne? Jā. BMW ieradušies, 2 gabalu, AL48. Nu, 3. sērijas svaigais tas noteikti nebrauks pa tejiem. Man labākie draugi aizbrauc. Es gribēju viņus izzināt, bet viņi tieši aizbrauc. Vajadzēja viņiem piedāvāt, vai veids uzbrauc uz trasu, pamēģinās, vai mēs ar pamuktu jums. Jā, reku vēl tautas saradās. Autolords Quattro arī aizbrauc uz trasu, jā, ir kaut kur nostāties, paskatīties. Iesildamies, jā. Var, ka es nepaņēmu dronu līdzā. Es savu dronu gan saplēju, bet man 2 čomim ir droni, ko es ik pa laikam aizņemos. Būtu bijis labs pafilmēt. Jo, kā ir īkaši, tu man neapšķēl. Nu jā, Quattro, tas tev nav bēmbīts. Quattro jau tālu iet projām. Reku, vēl viens aizbrauc 46. Pusforši. Pusforši man patīk šitāds visāds izdarības. Aiziešu varbūt Edgaram spogulīt, nē, stiklu sameklēšu, ne? Emīls. Aizgāja. Nu, reku mētājās stikliņš. Nu, gandrīz pat vesels stūrīši, reku nolūzuši. Vairāk viņam te nekas laikam neaizgāja pa gaisu. Pa 5 var dabūt! Nu, Ir superen līdz. superen ir, bet bišķīt reku iesprādzis. Labi. Kā tev tas gadījās, ko? Es nezinu, baigs līdz. Iet, un pēkšņi vienkārši pats tā, ne? Saķēt pazūd. Nā, bet te tik buktīt. Nu jā, tu tā smuka atspiedies pret. Tur, ko stikli iekšā, puka. Nu jā. Lampiņas deg vēl. Lampiņš saka, smuki izskatījās. Tagad laimīgi. To jau tu tikai kamerā noteikti dari, ne? Tikai laimīgs. Jā, nē, ka ķiver un štripa. Tad noņem nost. Nu jā. Bet te viņš no malas vispār neliekās, ka būtu jaudīgs. Kluss un mierīgs. Un tā kā bērni tad jau aiziet. Nu kā? Labi, ritītēt, patītēt, tas sniegs ir nost. Un tā grantīte sāk parādīties. Nu saķer lielāk. Normāls ātums. Bet tu labāk tur iet pilna 5. Līdz šitam iemetienam. Nu Žiguls vēl iemetienu gāja pilnu. Tam jaudu mazāk. Nu jā, es tā nevaru. O! Jā, nē. Kas tad tas tāds pa auto te brauc? Es nezinu, viņš izstāst pilnīgi citu mašīnu, godīgi. Jā, uzlīmes nav vairāk. Sezona beigusies, uzlīmes nav. Nofilmē. Tas ir, ko tas jenots, nu tas saiž blakus kapiņam. Jā. Viņš teica, ka brauks uz padīķi aizpatē. Jā. Es zinu, ka tā ir dišana, tāpēc, ka aizpatē padīķi nevar braukt. Kaut kādi geiti atbrauc. Parā. No Čirkainā vēl pirdienu noteikti iekšā. Tā mašīnē izstāstīt tādu rītīgi krūtāk un jaudīgāk, ja godīgi. Zin kāds motors tur iekšā ir? Čir. Audi 1.9. Okay. What do you think about this? Accelerating and some power clutching. Te vismaz ir saķeri. Yes. Es biju visu sniegu un tās tāpēc dabūjies sniegu. Es pašies uz kameru viņai visu dubļiem, bet viņīgs varēja labs sanākt.
Man visais džemperis slapšas snieg. Tagad ir tik labs. Tagad ir nocīts nost tas sniegs un daudz labāk. Nu, te pirmajā procentā grūti. Tagad ir, nu, ritīgi jūtas, te pa peļķi mētā. Viņam teica, viņam te kompaktā pirmais un varbūt otrais. Nē, bet es domāju, ka ieskriesies. Bet viņam noteikti būs tas pats, kas uz Igulu. Daudz ir mazāk, bet būs ātri, jo viņam neko nepārspolēs. Jā. Kā tā. Garšīgi te. Mums labs ir, jā, jo tagad tikko vārīt. Nu jā, šis ir labs. Mazo motoru, vēl. Jo, forši nevar savākt, ne? Te, bet rītīgi labs ar to mazo motoru ir ko darīts ar te trasē. Nu, tagad Žiguli pilni noteikti visur, ne? 4. dabūja. Nu kā, Kas tev tur tai stūrī sanāca? Jā, bet tu redzēji, kā es visus tos likumus ņēmu, bļēģiem, paķi. Brēmas jau neizmanto vispār, ne? Palielam, ne? Nu, bļē tā. Un trešo jūs tur visu iet? Ceturto arī krāmē. Cik jocīgi, ka to meitinātu. Nesagriezies? Jā. Ui, te prātīgi. Man šitā negribās ar mazmotoru. Noburtāts? Moš, lai to riepu nesapis. Attas to riepu stēju nomainīt? Varēs tā darīt. Es nezinu. Bļā, aizbrauks uz turien riepu būs beigt. Jā. Nu, viņa jauns tas ir. Nu tā ir, ka tā jauda nav. Ar Emilu Vāģes te gāja krustā, viņš šo sagrieza. Šitais aiziet taisni. Paga, ka viņš atdzisīs, nomainīs riteni, es tev parādīšu, kā tas lietiņas Tu jādara. domā, ka es ar blakus nosādētu? Bet disks jau vesels, mēs jau uzreiz apstājās. Un riepi jau arī gan jau uzpumpēs mums labi. Nu jā, mēs izdomājam, ka mēs... 70 no tevīm. Jā. Ja mēs izdomājam, ka labāk nebraukt, nomainīsim fiks tepat. Jo aizbraucot, mums tev līdz finišam ir ko braukt, un braucot mēs toči to riepu sačakarēs, nu, neatgriezeniski. Bet nenormāli inčīgi ar to zelta raķi ir kosmos. Pa bāru sabrauc. Tā jau tā kā uz strelki jūs tik daudz jau. Tā, Emil, ko tu te atver? Ko tu izdarīji? Bet tu... Ko Rasnīs Martins apsēžos man blakām un ar inerci jau viņš met ārā un nopostēja? Jā. To vēl vajadzēja izdarīt, ne? Un vēl pīrs. Tad būtu mēdz bijis. Kā tā ir klenca loks. Tā, ļauj braucam tālāk. Labi. Nebija nemaz tik traka, ne? Bet tiesneši atbrauc mazliet, tā nav vairs nekāda lauku kūroru gonga. Atbrauc sarkanais karoks. Tas ir labi. Viņiem ir kompresors. Moškuņi ir sapumpā. Jums vēl pašiem nav līdz kompresors, ne? Nav viss. Tad, ka jūs vēl nebūtu pie pieradus. Nē, te jau normāli ir, jā. Iedo izbraukt, es vien apa būs prātīgi. Es zināju, kaut Kā vienmēr, ne? Kā vienmēr. Viņš jau prasa vēl kaut kādā citā mašīnā. Es vēl vienkārši sapīs. Jā, to sarkano teicu, ka viņi brauktu projām, jo šoreiz paprasīs. Cilvēkiem tad tāpēc ir tik maz, tāpēc, ka viņš visiem prasa braukt. Sākās vēl to, kad es iemetu pirmo un pārmetu otrajā. Martins pasaka, tā nevajag darīt, tad trešo. Es lejā eju trešo. Jauda nav, nekā nav, tas restais sēž blakām, cenšas spēks rau ārā un ka gājat. Ko tu dabūji pirmo un otrais vispār? Kādām tiesībām tu vispār man apsaukā? Es esmu resins, bet nevajag to visiem tādu skaļi teikt, jā. Nu, bet es jau arī, es tev varu saukt par esmu, man paiet baļi. Labi. Ja es būtu Dievs, tad es tā nevarētu par esmu saukt, ja tas būtu body shamings kaut kāds.
Bet tā kā... Iedomā to kožu. Prezidents, te viss šitās te geju huņas ir atcelts. Nav nekāda body shaming. Pāga, bet mums prezidents ir tāds interesants. Kas ir mums? Tev. Man vispār, man ir prezidents, neman ir valdības. Tev sieviņa, Zan. Pats priekšnieks. Tur, kur iepas atājās, jā, viņi bija tikai nobortējusies. Nebija ne cauri, nekas sapumpējām. Viss ir labi, džekiem, pat arī kompresors, ģenerators, viss forši. Jo rekons ir šitāds virsū, bet šitam sagumam īsti, man liekas, nebūs. Bet ar šitām Toyo riepēm gan ir forši. Vai kas tā bija pa firmu? Kaut kāds tur bija. Jā, Toyo. Viņi tā drupi ar to ir forši. Reku Mārtiņš tagad pavizināsies. Kaut ko es safilmēju. Nu, cita iršana jauda, ne? Labākam asfaltā man patīk. Kā tu? Kas tā kā pārā? Es? Tā nav pareizi. Tā ir pareizi. Tādā bez jauda ir labāk? Nē, nu forši jau ir, bet tas atķer pa maz priekšās jaudas. Nu, tas gan dabūs laiks. Tur viss izbrauc ārā, tur jau ir piektai. Palējām viss stresa piekto izbrauc. Jā. Kā tev nav, kā? Forši tā jau nav. Tur iet jau paķitis kaut. Kāds es teicu, tev siksin iedodam. Kāpēc? Šitas ir pelnīts. Paužot citas mašīnas. Šeit nevajag uz celni siksin. Tev tā mūsu vajadzētu vienkārši iedot. Jā, bet nav jau kurš iedod. Labi, kamēr Nav jau. tu uz viņu skaties. Ko tad? Uz to, kas tev pa mūsu tur iedot. Do izvārtās pa zemi jau. Viņš ir braucam? Viņš ir kājā, bet mājās. Ei! Kāds! Labi, šitas vēl nebija trāk. Kristaps nebija nobrauc uz riepām. Ko tu tur rādīji? Kap? Viss YouTube. Ko nekāps ārā tu līd? Tu vēl vienas rūris. Nebrauc! Ej, tas tu nafīgi! Kā, bļā? Jenot! Es te nezinu, vai tajā video varēs kaut ko saprast. Tad es braucu, tad Emīls brauc, tagad Emīls ar Martinu, ap divu brauc, ar kompaktiem. Vai, tas slid. Un ir inčīgi. Tā arī, jā, ieradies ir tas 46. violētais, ko tā pāris kadros var redzēt, kas bija domāts tā kā nobudžetam, bet kā jau es te paziņoju, ka nobudžets mums īsti nesanāks, tad mašīnas īpašnieks, es gribēju viņu mums tā kā atdot, izdomāju pārdot, un tagad tur kaut kādi jauni džekari viņi brauc. Viki gatav? Sūds tāds. Tu atdabūji? Kas? Izpūtē? Uzsit kaut kur? Vai nē, tas bija taisnītē. Nu kā parasti treniņš laikam beidzies. Jo liekas, ka viņam kaut kur tuvāk motoram tas izpūtais ir beigts, un ar tādu, ja mēs nebrauksim, tad neizpūšu kaut ko. Lopā jau šturā. Vai teikšu pa vidi vaļā, ne? Tas ir tur ir vaļā. Tā reku vaļā. Nē, tur ir vaļā. Tur ir vaļā, man liekas, lejā, ne? Tomēr liekas, vaļā. Bet lejā, vai ne? Vaļā. Kā teviem jau liekas? Tur nav vaļā? Vaļā, jā, vaļā. Jā. Nav tur kaut šī vaļā. Uzgāzē, pastīsies, vai tur nav vaļā. Gan jau, ka lejā ir vaļā. Nu labi, nav izpauds pavisam.
Eva, kas šis ir 1.6 iesiņš? Vai 1.625? Benzīns gāzi. M57 tas sanāk, M58. M59. M57, S52? 39 vispār. Nu jā, S52. Jā, bet tu redzēji, Emilam izpūtējis, man liekas, vaļā, ne apakšā? Viņam izpūtais vaļā nebija gadījumā. Jā, bet viņam bija aptev izpūtējis apakšā vaļā, ne? Jā. Jāni, tu nedzirdēji, man liekas, Emilam izpūtais vaļā, ne? Došam kaut kas vaļā, ne? Kaut ko apakšā, ne? Viņam nav izpūtējis vaļā, ne? Nē, nopietni. Bet kā tagad slīd? Tagad nenormāli slīd. Zini, kāpēc slīd? Tāpēc, ka izpūtējis vaļā. Jā, apakšā kaut kur. Jā, tev apakšā slīd. Tev tur apakšā neslīd, kur vaļā. Nu, krāmē. Ja šitā vienmēr ir, tu izbrauc pēdējo braucienu, tu vienmēr sapis. Es visu atškarā, jā. Jā, Rūds. Kas bija pirms 20-30 minūtēm? Nu, Kas bija? to jau var sataisīt, Emīls jau sapis, ka nē. Sākumā vienam plauktam tur tās kronšteina sērkociņu kastītēm metinātie nolūst tad otrā pusē. Tagad izpūtējis, tā viņam te iet. Mēs toreiz bijām Rūdas trasē ar melno BMW. Es braukā visi forši, viņš iebrauc pirmā līka, man riebs šķība. Tāpēc, ka es braucu, tu tur putnus vēroju. Es visu Rūdas trasa divnieku varēju izņemt. Viņš jau tas Foxi tagad neviņi kā, viņš jau šīks. Ko tu tad? Piperelli. Jā, samīza pielē kameru, jau domā, sitīs uzreiz tev. Es tev sitīšu vakarā. Toreiz vakarā tik ko. Tā, nu, brauksim tagad atpakaļ, jo, ja būtu kaut kāds gala bundulis nolūzis, visticamāk, ka mēs būtu tāpat pavizinājušies. Bet tagad, kad pie zirnekļa tur viss ir attaisies vaļā, nu, tā nebūtu gudra lieta, ko darīt. Beigās vēl kaut ko izpūtīs un izbūs slikti. Tāpēc mēs karinamies un dosimies lēnām uz mājām. Vēl jānomazgā tā mašīna, viss tas jāizdara. Nu, visumā ir baigi forši un baigais prieks, ka ir tādi apņēmīgi džeki, kas uztais trasīti pat saldu. Jo, es domāju, arī, zin kā, tie džeki un puikas, kam patīk pa ielām braukāt, nu, segums ir normāls, neko baigi tu nesi cauri, var džeki atbraukt, izārdīties. Un es ceru, ka mans mazais sapnīts piepildīsies, jo es gribu aizputē uztaisīt trasi. Mums kādreiz bija trasa, bet vecā skijoriņa trasa tā bija Kazdangā, bet to trasi izdomāja, ka medniekiem tā trasa ir daudz noderīgāka nekā autosportistiem. Un tad mēs pie viņas netikām, un tagad es te ar domu runāju un esmu sācis vest kaut kādas sarunas, lai varētu aizputē uztaisīt trasi. Arī, kur sprintiņus uztaisīt ideālā variantā kādreiz kāda autokross vai kāda folkreis. Un tad jau redzēs, kā tur sanāks. Bet te atbrauc tagad kaut kāds dullējs 90. Audi, 4.2 motoru. Jāapskatās, kā tiem te ies. Šim ir tāds aķeriņš līkumos iet uz 2 riteņi. Tu prātīgi. Bet nedara tā kā Martins. Martins jau laiku tur griezās riņķī. Otrajā. Metināt, ja jūs nāk, ne? Tas, ka Ingram uz Oldarbs. Nē, abi ir. Vienkārši prāt. Nu, viņš ir atbildīgs, saprot, nevis tā kā tu. Viņš sagriezās un samīzās. Oi! Tās ar ko iejāja riepās. Jā, izsaka riepas. Kas tev bija? Es domāju, ja mēs braukt uz laiku, es ar šito savu izplogātu. A, ko jūs tur abi viens otram priekšroku devāt? Tā brīnāt! Likās, ka jūs jau tur viens otru Viņš nevarēja pielaist. Šis ir LGBTQ plus Y brauciens, jā? A, kā tu zināji, tu tur esi bijis? Jūs jau tā esat! Oh my God, this power! Tur viss ir brīvs! Lietas sestajā! Polo ierauta riepās, riepas pa gaisu, Volviķim tikai knap lukturs izšķēdīts. Ne bukt, nekas, ir lielās riepas pa gaisu. Sūdīgs rieps. Labi, mašīna, Volvo. Nāk, brāļi, Ilmār. Pasties, kā jābrauc. Tā tev bija meistars. Tīsies, tagad viņam sanāks. Kaut ko bišku jāzina, ne? Jau māk, jau kaut ko saskatījies, kā jābrauc no mālas.
Nu, iemācies, Emīl, kā līkumā apmest otrādi? Es dzirdēju tā. Bet kā žals mašīna laikās liek tajā ātrumā. Jā, nu tu parādīji Emīlam, kā sagriezties līkumā. Jā, bet cik atšķirība ir, ka iekāp tāds stunduls, kā viņš blakā. Jūs jau devu viņam te pustonni, ko vilkt tam motoram. Man tā nekā devīja, mēs, ka gāja tur lejā, bļa, divas, vismaz 3 reizes atsitās. Jā, es nofilmēju, esam ķērs, nu, meistars. Viņi kā labi izstījā. Kāda pat tā kočkā, tur reid mašīna laikā, viņš spēlētajos ātrumos. Mārtiņ, kāpēc uz luktu es trāpīju? Gāja garām ap pieracities. Vai riktīgi trāpīja. Te būs YouTube jāliek tas migliņu virsū, ko es noteikti aizmirsīšu izdarīt. Uzlēc Mārtiņ seju. Bet dubļi normāli. Nē, bet bija inčīgi, ne nekāda vaina. Tagad bišķi pa daudz ravā saļā. Nē, tagad īstenībā tā trasa vēl labāk nekā bija, tā kā bija mēs atbrauc. Tagad vienkārši ir slidīgi. Nu šitas līkums, tur tie akmeņi samesti, tie varbūt būtu zēbis. O, 940, tā nes 740. Jā, bet redzēt, tas Volviķis ieplēs, tur tais riepās. Jā. Volviķim lukturs tik izsists. Viss buņš, viss pilnīgi taisni. Pa tās riepas, tā čupa gaisa aizsist. Un tad tādu vajag braukt. DPD kurieris arī brauks virsūdēs. Tas brīdī man ritī patīk braukt, bet tā pa daudz sāk slīdēt. Jā, tas ir sportinieks, tu pasties viņam reku plaukti dzeltena. Tas ir ritīgi labs. Un es teju pa tā. Komforts, mēģis, zobos, kafija lej. Iebrauc riepās, riepas saplīst. Pasties viņam viss tilts sakrāsots. Nu jā, tas ir... Vēl te tā normāli, ne? Davai, mēs vēl aizbrauc. Rīt, ne? Paēst. Jāskarās, vai Ingars viņus attaisīs tik ātri. Labi, davai. Dai. Nu jā, viss jā, mēs laižam. Jā, pagad, to maisu uzmauc virsū. Gaisa filtram. Ka neaizrauc iet. Kādu vēl? Mēs reku, tas ir vaļā. Jā, jāuzliek gaisa filtram maisiņš virsū, lai atkal nepierauj viņu pilnu. Ar dubļiem un jāsatais izpūtais jātos mājās. 8. martā EVR gonka. Un līdz tam 8. vajadzētu viņu obligāti sataisīt, lai dabū arī bišķīt patrenēties. Ir? Aizāķiet to priekšu. Tad jā, mēs aizbrauksim paēst uz bistro un dodamies uz māju pusi. Ot šī ir, neaizslēdz. Tagad iesim bistro paēst, man te baigi patīk. Viņiem ik pa laikam ir kaut kādas tematiskās reizes, kad tad tur ir šoferiem ir atlaides, tad tur ģimenēm, tad tur ārstiem, zobārstiem, tādā garā. Un man te garšo, un te ir ļoti ātri kā jau bistro, te viss ir gatavs. Es te, man liekas, pēdējo reizi bija tad, kad es vēl uz koku deju šancē. Papilmēs, kā es mazgāju? Jā. Mēģināsim. Tad sāks uz koku, ja paliks naudu, tad arī tavējā nomazgāt. Nā. Man liekas, ka vajadzētu otrādāk darīt. Tu neatceries, Ingaris jau toreiz teica, viņš man labāk, kāpēc tu man tīru mašīnas atvec? Kurš tev uz servisu dzem tīru mašīnu pēc braukšanas? Tu saproti, ka Ingaram nevajag tīru mašīnu. Tā, nu, esam atpakaļ Kuldīgā pie Ingara. Ingaram būs bišķīt ko paņemties, to izpūtais attaisīt, bet pārējais viss pa lielam turējās, nu, viss bija normāli, riepa turēja, pārējais turēja, tik tas izpūtais zirneklis, tas jāsatais. Tā mēs karinamies nost un krāmējamies ārā. To visas palaida attaišu strop, un tad tev būs jāpumpē uz augšu. Kā es tiekap te mašīnā? Et ar Emīlu samanījāmies vietām, es esmu kaut kur savus cimdus pazaudējis. Un tad es Emīlam to sporta raķetu nobraukšu nost.
troksnis. Nu jā, bet nu viņš jau arī tur patās, kur zirneklis beidzās, kur viņš aiziet tālāk uz vienu rori. Es tā kā pjāra. Tur viņš ir atnācis vaļā. Un tad jā, tas būs jāsatēc, bet pārējais vismaz viss turās. Man liekas, ka baigi forša diena bija, dabājām abi pabraukāties ar šito, ar zelta raķetu, Martins ar Jāna ap divi atbrauc un forša diena. Un Trails un Škodeņa arī izturēja. Tā kā tā, nu paldies visiem par uzmanību. Kā jau jūs esat pamanījuši, man tas saturs ir bišķīt pamainījies, jo kokudējs man nav un kokudējs ir pārdots. Bet man ir sirdslieta autosports, par kur es te bieži vien lieku visu kaut kādas video. Un kaut kā tā, ja patīk, paldies par skatīšanos. Superīgi, ja tu piespiedīs laiku šim video, piespiedīs subscribe, kas ir latviski piesakot manam kanālam, un tad līdz nākamajam video. Čau!